Sveiki! Mana darba tēma ir Finance Source System MM1 SNN. Tad, kas ir Finance Source System? Tā ir sistēma ar galīgu klientu avatu skaitu. Ko nozīmē tas dīvains ļoti modelis ar tiem burtiem? Tad pirmais M ir posma un plūsma, otrais M ir eksponenciālais sadalījums, skaitlis 1 ir serveru skaits. Pirmais mazais N ir ierobežotais klientu skaits rindā, otrais mazais N ir ierobežotais klientu skaits sistēmā. Tā varbūtība, ka sistēma klientu skaits ir 0, varam aprēķināt pēc sekojušas formulas. Varbūtība, ka sistēma klientu skaits ir K, varam aprēķināt pēc šīs formulas. Ja un K varbūt jebkurš pozitīvs skaitlis, un no šīs formulas mēs varam secināt, ka rotas ir lambda dalītam U. Tā darba kvalitātes galvenie kritērijus varam aprēķināt pēc sekojošām formulām. Pirmā, tas ir serveru izmantošana US, līdzinās 1 minus P0. Otrais, tas ir vidēju klientu skaits sistēma, varam aprēķināt pēc šīs formulas. Tas ir vidējais klientu skaits, ja. Tālāk, vidējais klientu skaits rindā, tas ir U apzīmējam, ja. Varam aprēķināt pēc šīs formulas. Tālāk, vidējais klientu skaits avota, tas ir M mazais tāds. Varam aprēķināt pēc šīs formulas. Tālāk, obligāti vajag ņemt vērā servera atņemtības periodu. Un tad pirmo formulu papildinam ar šādu formulu. Tādējādi vidējais servera aizņemtības periods varam aprēķināt par šīs formulas. Jā. Un tad pēdējais, tas ir vidējais gaidīšanas laiks. Tad apzīmējam to ar lielo W. Tas ir vidējais gaidīšanas laiks. Jā, un aprēķināt par šīs formulām. Un tad piemērs, ko es esmu pat izdomājusi, piemēram, kā RTU, otrajā kursā elektronikas un telekomunikācijas fakultāte, trešajā grupa mācās 20 cilvēki, un tad izdomāsim savu situāciju, kā, piemēram, notiek mutisks eksāmenis cilvēku trafika teorijā, kad viens students atbild uz biļetes esošajiem jautājumiem, un tad pārējie tajā pašā laikā gaida rindā. Paldies par uzmanību!